I heard there was a secret chord today we played and it pleased so low back. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. Sandijai Vīgantai ir ne tikai labs vokāls, bet, kā izrādās, arī nadziņi un ļoti skaidra valodiņa. Viņai ir savs viedoklis par to, ko Olga Rajecka pateica Lingitai pēdējā koncertā. Starp citu, tu esi pirmā, kur izskatās, ienākot iekšā, uzreiz neies ārā. Kāda ir sajūta? Tu jau zināji, ka tā būs, vai ne? Zināt, godīgi sakot, es nezināju, bet es uz to cerēju un uzliku savu augstu latiņus, kur tiecos, un jā, rezultātā esmu palikusi izturējusi, un izrādās tā gulta, kurā visi, cik 2 nedēļas pēc kārtas gāja prom, tomēr es izdarīju tā, ka viņi no tās gultas tomēr neizieši tik ātri prom. Kā tu pati vērtēji savu pirmo uzstāšanos? Godīgi sakot, es to atceros pa miglu. Tieši tā jums dēļ, ka es biju emocionāli ļoti saviļņota un es vienkārši darīju, ko es varēju, bet es zinu, ka bija daudz kļūdas, ko es neizdarīju. Tur bija daži iemesli, kādēļ tā notika. Protams, neteikšu, nav jau jātaisnojās, kā bija, tā bija. Es atzīšos, ka mūsu lasītāji mums bija ziņa par tevi un par tavu draudzeni Lingitu. Par to, ka tu nosauc viņas vārdu, kad viņa ir tā kā vājākā un cilvēki, vieniem tas patika, otriem tas nepatika. Kāpēc tā? Kāpēc tieši Lingita? Jā, es vienkārši, man pašai ir iepazīstināti cilvēki, kur ir divkoši vai liekuļi un tādā garā. Un es vienkārši domāju, tas, ka man viņa ir draudzene, nenozīmē, ka es tagad tur liekuļošu. Un es pat arī viņai, protams, aizgāju un pateicu, kas un kā, un tam bija pamatojums, bet es arī pateicu to, ka viņa ir vienīgais cilvēks, ko es redzu šobrīd, kur tiešām okrita skatuvē ar tādu spēku, iet ar tādu cīņas paru, un viņa arī visu sasniegs. Un es varu likt galvu ķīlā, ka viņa vienkārši liks par sevi manīt. Tāpatās kā Elvis Preslīs, viņš agrāk reāli, ka viņu pirmais ieraksts, ka viņam bija visu pateicis vecīt, tu nekam nedari. Tagad viņam ir apmēram 1 miljards, vismaz pārdot albumu, un viņš visiem zināms, tā kā. Bet Olga patiesībā arī bija ļoti bārga pret Lingitu. Viņai pat ieteica labāk defilēt pa mēlu un nevis dziedāt. Kā tev šķiet? Viņai tiešām nav tā potenciāla? Par to es vispār pat negribu izteikties. Es negribu arī tagad tur pateikt, apstrīdēt viņas teikto, tās ir viņas domas, bet kā var atņemt reāli cilvēkam? Ja cilvēkam vienīgais, kas ir atlicis, ir cerība, un ja viņam to pašu atņem, tad kas no viņa paliek pāri? Un varbūt reizēm vajag paklusēt, ja tu redzi, ka cilvēkam tas ir viss, kas viņam ir. Tādā ziņā es viņai nepiekrītu. Zini, kā ir, man liekas, jo vairāk tev lamā un jo vairāk saka, tu nekam nedari, tu neko nevari, tu tur esi resna govs, tu tur esi cūka, tev tur balss nav un tipa staigā pa mēli, tev ir tikai izskats. Tas, man liekas, vēl vairāk motivē cīnīties un darīt. Es īstenībā nepiekritīšu. Tas ir līdz konkrētam brīdim, ka tu reāli vēl sevi kaut kā tici, bet ja tas tiek triekts iekšā reāli visu laiku un no vairākiem, mēs visi esam cilvēki, vai ne, pa lielam. Citu, pastājies šovu pirmajā nedēļā, tev uzreiz piesēja Oskar Dēgeli. Es jau viņam pajautāšu tev, gultas stumsiet kopā, bučosieties, laizīsieties, maybe seks? Maybe nē. Zini kā, vienkārši man Oskars tiešām labs draugs, un tas, ka viņš izrādīja to iniciatīvu par to, ka iepazīstināt man ir vidi un tā, tas bija jauki, bet ar Oskaram mēs esam vienkārši vienādi pēc horoskopa, un ar vēršiem, es pat esmu vērsim, ar vēršiem man ir tā, ka man ir vai nu ļoti izteikti labas attiecības vai ļoti izteikti sliktas attiecības, tā kā arī šajā nedēļā bija novērojams gan tas, un tie jociņi, ko mēs tur spēram, tas ir tas pats, kas Sabīnē ar Ruski, kā Sabīnē ar Oskaru, tā kā tas vienkārši tā, just for fun. Šovs ir šovs, vai ne? Tu esi brīva meitene, tas tā. Jā, es esmu brīva meitene. Es uz attiecības arī nedomāju meklēt, jo es zinu, ka tas noteikti varētu kaut kādā ziņā ietekmēt manu attieksmi pret maniem nākotnes plāniem. Piemēram, ja tev kāds šovā nokaitināt tik ļoti, ka tu nespēsi turēt šīs emocijas un tu būsi nikna, tu iesi uz dušu kā citi raudāt, ja tomēr sajā pateiks, tu esi cūka. Tas tāds cilvēks, kur ja nokaitinis, var pateikt visu, ko es domāju, un es par to nekad dzīvē neesmu baidījusies vai pēc tam attaisnojusies. Tas ir mans emocijas, mans viedoklis, un es tādu vienkārši esmu.